Kanādā ik pēc 6 minūtēm tiek seksuāli aizskarta kāda sieviete. Katra 3. Kanādas sieviete savas dzīves laikā tiek seksuāli aizskarta. Katrai 4. sievietei viņas dzīves laikā draud izvarošana vai izvarošanas mēģinājums. Katra 8. sieviete tiks seksuāli aizskarta, apmeklējot koledžu vai universitāti. Saskaņā ar pētījumu, 60% studiju vecumu kanādiešu atzīst, ka viņi seksuāli uzmāktos, ja būtu droši, ka viņus nenoķers. Kaut kas pašos pamatos nav kārtībā ar to sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Pilnīgi nepieciešamas ir radikālas pārmaiņas sabiedrības dzīvesveidā un kultūrā. Kautrīguma un atturības kultūras izkopšana ir vairāk nekā nepieciešama, atturība apģērbā, sarunās un uzvedībā gan vīriešiem, gan sievietēm, citādi drūmā statistika turpinās pasliktināties dienu pēc dienas. Un diemžēl tieši sievietēm būs par to jāmaksā. Īstenībā jau ciešam mēs visi, bet kā teicis Džibrāns, saņemt sitienus nav tas pats, kas tos skaitīt. 84, tāpēc tāda sabiedrība kā Francijas, kura izslēdz no skolām jaunas sievietes tādēļ, ka viņas valkā atturīgu apģērbu, galu galā vienkārši kaitē pati sev. Tas ir viens no mūsdienu pasaules ironiskākajiem paradoksiem, ka tas pats galvaslakats, kas tiek godāts kā svētuma simbols, ka to valkā katoļu mūķene ar nolūku parādīt vīrieša autoritāti, tiek nozākāts par apspiestības simbolu, kad muslimu sieviete to valkā savai aizsardzībai. 17. epilogs. Visiem nemuslimiem, kas bija izlasījuši šī pētījuma senāko versiju, radās jautājums, vai mūsdienu muslimu sabiedrībā muslimu sieviete saņem šeit aprakstīto cildeno izturēšanos. Atbilde diemžēl skan: nē. Tā kā šis jautājums neizbēgami parādīsies ikvienā diskusijā par sievietes statusu islāmā, nepieciešams sniegt uz to rūpīgi izstrādātu atbildi, lai lasītājs varētu ieraudzīt pilnīgu ainu. Vispirms jāsaprot, ka milzīgās atšķirības starp dažādām muslimu sabiedrībām jebkādus vispārinājumus padara pārāk vienkāršojošus. Attieksme pret sievieti mūsdienu muslimu sabiedrībā varēja ļoti plašā spektrā. Tā ir atšķirīga ne tikai dažādās sabiedrībās, bet arī vienas sabiedrības dažādos slāņos. Tomēr galvenās ievirzes ir pamanāmas. Gandrīz visas muslimu sabiedrības tādā vai citādā pakāpē ir atkāpušās no islāma ideāla jautājumā par attieksmi pret sievieti. Šīs novirzes galvenokārt pieder vienam no diviem savstarpēji pretējiem virzieniem. Pirmais no tiem ir konservatīvāks, vairāk ierobežojošs un uz tradīcijām orientēts, otrais – liberālāks un orientēts uz rietumiem. Sabiedrībās, kas novirzījušās pirmajā virzienā, pret sievieti izturas saskaņā ar paražām un tradīcijām, kas pārmantotas no senčiem. Šīs tradīcijas parasti liedz sievietēm daudzas tiesības, ko viņām piešķir islāms. Turklāt pret sievietēm izturas saskaņā ar pavisam citādiem standartiem nekā pret vīriešiem. Šī diskriminācija caurauž visu sievietes dzīvi. Par viņas piedzimšanu priecājas mazāk nekā par zēna dzimšanu, ir mazāka iespēja, ka viņa tiks sūtīta skolā, viņai var tikt atņemtas tiesības uz viņas daļu no ģimenes mantojuma, viņa tiek nemitīgi uzraudzīta, lai novērstu iespējamu nepiedienīgu uzvedību, kamēr viņas brāļa nepiedienīga rīcība tiek pieciesta, viņa var pat tikt nogalināta par rīcību, par kuru viņas ģimenes vīrieši parasti lielās, viņai ir visai maz teikšanas ģimenei un sabiedrībai būtiskos jautājumos. Iespējams, viņai nav pilnīgas noteikšanas pār viņas pašas īpašumu un kāzu dāvanām, visbeidzot pati kļūdama māte, viņa dotu priekšroku dzemdēt dēlus, lai iegūtu augstāku statusu sabiedrībā. No otras puses, ir muslimu sabiedrības vai noteiktas dažu sabiedrību daļas, kuras pilnīgi pārņēmusi rietumu kultūra un dzīvesveids. Šīs sabiedrības parasti bez domāšanas atdarina jebko rietumniecisku, visbiežāk pārņemot ļaunāko, kas atrodams rietumu civilizācijā, par tipiskas modernās sievietes. Augstāko dzīves mērķi kļūst sava fiziskā skaistuma vairošana, viņa ir savas ķermeņa formas, izmēra un svara apsēsta. Viņa daudz vairāk cenšas rūpēties par savu ķermeni un pievilcību nekā par garu un intelektu. Sabiedrība daudz augstāk vērtē viņas spējas savaldzināt, apburt un iekairināt nekā akadēmiskos sasniegumus, intelektuālos centienus un sociālo veikumu. Neviens nedomā, ka viņas rokasomiņā varētu atrasties Kurāna eksemplārs, jo tā allaži ir pilna ar kosmētiku, lai kur arī viņa neietu.
Sabiedrībā, kuru interesē vienīgi sievietes pievilcīgums, viņas garīgumam nav vietas, viņa pavada savu dzīvi vairāk censdamās īstenot savu sievišķību, nevis cilvēcību. Kādēļ muslimu sabiedrības atkāpās no islāma ideāliem? Nav viegli atbildēt uz šo jautājumu. Visaptverošs skaidrojums tam, kādēļ muslimi nav sekojuši Kurāna vadībai attiecībā uz sievietēm, izietu ārpus šī pētījuma iespējām. Jāsaprot, ka muslimu sabiedrības ir novirzījušās no islāma principiem jau ilgstoši un daudzos aspektos. Ir visai liela atšķirība starp to, kam muslimi šķietami tic, un to, ko viņi praktizē, un šī plaisa nav parādījusies pēdējos gados, bet gan pastāv jau daudzus gadsimtus un paplašinās dienu no dienas. Šim procesam ir postošas sekas, kas muslimu pasaulē izpaužas gandrīz vai visās dzīves jomās - politiska tirānija un sadrumstalotība, ekonomiska atpalicība, sociāls netaisnīgums, zinātnes sabrukums, intelektuāla stagnācija uta. Islāmam neatbilstošais sievietes stāvoklis mūsdienu muslimu pasaulē ir tikai dziļākas kaitas simptoms. Jebkurš mēģinājums reformēt muslimu sievietes pašreizējo statusu nevar būt sekmīgs, ja to nepavada plašākas visu muslimu sabiedrības dzīvesveidu aptverošas reformas. Muslimu pasaulē nepieciešama atzimšana, kas to pietuvinātu, nevis attālinātu no islāma ideāliem. Rezumējot, jāsaka, ka priekšstats, ka muslimu sieviešu mūsdienu neapmierinošā stāvokļa cēlonis ir islāms, ir pilnīgi maldīgs. Muslimu problēmu cēlonis nav vispārmērīgi cieša turēšanās pie islāma, bet gan dziļa un ilgstoša novēršanās no tā. Tāpat vajadzētu vēlreiz uzsvērt, ka šī salīdzinošā pētījuma mērķis nav jebkādā veidā nonievāt jūdaismu vai kristietību. Sievietes pozīcija jūdu kristiešu tradīcijā varētu šķist biedējoša, vērtējot pēc 20. gadsimta beigu standartiem. Tomēr vajadzētu skatīties uz šo jautājumu atbilstošā vēsturiskā kontekstā. Citiem vārdiem, lai objektīvi novērtētu sievietes statusu jūdu kristiešu tradīcijā, jāņem vērā vēsturiskie apstākļi, kuros šī tradīcija attīstījusies. Nav šaubu, ka rabīnu un baznīcas tēvu uzskatus par sievietēm iespaidoja dominējošā attieksme pret sievieti viņu sabiedrībās. Pati Bībele ir dažādu autoru dažādos laikos sarakstīta, un šos autorus nevarēja neietekmēt viņiem apkārt esošo cilvēku vērtības un dzīvesveids. Piemēram, likumi par laulības pārkāpšanu vecajā derībā ir tik netaisnīgi pret sievietēm, ka mūsu domāšanas ietvaros tiem nav iespējams rast racionālu izskaidrojumu. Tomēr, ja ņemam vērā faktu, ka senās ebreju ciltis bija sava ģenētiskā viendabīguma pārņemtas un ārkārtīgi dedzīgi alka norobežot sevi no apkārtesošajām ciltīm un ka vienīgi precēto sieviešu izdarītie laulības pārkāpumi varēja apdraudēt šos centienus, mēs varētu spēt saprast, bet ne obligāti atbalstīt apsvērumus, kas izraisījuši šādu netaisnīgumu. Līdzīgi arī baznīcas tēvu asos izteikumus pret sievietēm nevajadzētu apskatīt atrauti no sievieti nīstošās grieķu romiešu kultūras, kurā viņi dzīvoja. Būtu negodīgi vērtēt jūdu kristiešu mantojumu, nepievēršot ne mazāko uzmanību ar to saistītajam vēsturiskajam kontekstam. Patiesībā jūdu kristiešu tradīcijas vēsturiskā konteksta atbilstoša izpratne nepieciešama, lai saprastu islāma devuma nozīmību pasaules vēsturē un cilvēces kultūrā. Jūdu kristiešu tradīciju ietekmējusi un veidojusi apkārtējā vide, apstākļi un kultūras, kurās tā ir eksistējusi. Līdz kristiešu ēras 7. gadsimtam šī ietekme bija izkropļojusi Mozumu un Jēzum sākotnēji atklāto dievišķo vēsti līdz nepazīšanai. Sieviešu neapmierinošais stāvoklis jūdu kristiešu pasaulē ap 7. gadsimtu ir tikai viens no faktoriem, kas to apliecina. Tādēļ bija ārkārtīgi nepieciešama jauna dievišķa vēsts, kas spētu vadīt cilvēci atpakaļ uz taisno ceļu. Kurāns aprakstīja jaunā vēstneša misiju kā jūdu un kristiešu atsvabināšanu no smagajām nastām, kas viņiem bija uzkrautas. Those vho followed the messenger, the unlettered prophet, whom they find mentioned in their own scriptures in the law and the gospel, for he commands them what is just, and forbids them what is evil, he allows them as lawful what is good and prohibits them from what is bad, he releases them from their heavy burdens and from the yokes that are upon them. Pulksten 7:15-7.
Tālāk nevajadzētu skatīt islāmu kā jūdaismu vai kristietības sāncensi, bet gan kā iepriekš atklāto dievišķo vēstu piepildījumu, pabeigšanu un pilnveidi. Pētījuma nobeigumā es vēlētos sniegt padomu vispasaules muslimu kopībai. Jau ilgi daudzām muslimu sievietēm ir bijušas liektas viņu islāma pamatiesības, pagātnes kļūdām ir jātop izlabotām, un šī izlabošana ir nevis kāda vēlama labdarība, bet gan visu muslimu neatliekams pienākums. Vispasaules muslimu kopībai ir jāizdod muslimu sieviešu tiesību harta, kas balstītu uz Kurānu un islāma praviešu mācīto un kura atzītu visas muslimu sieviešu tiesības, ko viņām ir piešķīris viņu radītājs. Tālāk jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu hartas precīzu īstenošanu. Šī harta ir jau sen nokavējusies, bet labāk vēlu nekā nekad. Ja paši muslimi visā pasaulē nenodrošinās savām mātēm, sievām, māsām un meitām viņām islāmā piešķirtās tiesības, tad kurš gan cits to darīs? Turklāt mums jābūt pietiekami drosmīgiem, lai nostātos pret savu pagātni un pilnīgi noraidītu tās mūsu priekšteču tradīcijas un paražas, kuras ir pretrunā ar islāma principiem. Vai gan Kurāns bargi nekritizē pagāniskos arābus par to, ka tie tikai akli seko savu senču tradīcijām? Tāpat mums jātīsta kritiska attieksme pret visu to, ko mēs saņemam no rietumiem vai jebkuras citas kultūras. Protams, mijiedarbība ar citām kultūrām un mācīšanās no tām ir nenovērtējama pieredze, un Kurāns lakoniski norāda uz šo mijiedarbību kā vienu no radīšanas mērķiem, o mankind, we created you from a single pair of a male and a female, and made you into nations and tribes, that you may know each other. 49:13, tomēr šeit netiek pateikts, ka akla citu atdarināšana nešaubīgi norāda uz pilnīgu pašcieņas trūkumu. Un visbeidzot daži vārdi nemuslimiem, jūdiem, kristiešiem vai citādi, kas lasa šo pētījumu. Ir mulsinoši, kādēļ reliģija, kas tik radikāli pārveidojusi sievietes statusu, tikusi izcelta un nomelnota kā sievietes apspiedoša un ierobežojoša. Šis priekšstats par islāmu ir viens no mūsdienu pasaulē visvairāk izplatītajiem mītiem, to nepārtraukti iemūžina milzīgs daudzums sensacionālu grāmatu, rakstu, plašsaziņas līdzekļos publicētu apgalvojumu un Holivudas filmu. Šīs nemitīgās maldināšanas neizbēgams iznākums ir pilnīgi aplami pārpratumi un bailes no jebkā ar islāmu saistīta. Šai negatīvajai islāma atainošanai pasaules plašsaziņas līdzekļos ir jābeidzas, ja vēlamies dzīvot no diskriminācijas, aizspriedumiem un pārpratumiem brīvā pasaulē. Nemuslimiem vajadzētu pamanīt, ka pastāv dziļa plaisa starp to, kam muslimi tic, un to, ko viņi īsteno dzīvē, kā arī saprast vienkāršo patiesību, ka jebkura muslima rīcība nebūtu nevienmēr reprezentē islāmu un ir ar to saskaņā. Apzīmēt sievietes statusu mūsdienu muslimu pasaulē kā islāmisku būtu tikpat tālu no patiesības, kā apzīmēt sievietes pozīciju mūsdienu rietumos kā jūdaismam vai kristietībai atbilstošu. Paturot to prātā, muslimiem un nemuslimiem vajadzētu uzsākt saziņas un dialogu procesu, lai atbrīvotos no visiem pārpratumiem, aizdomām un bailēm. Šāds dialogs ir pilnīgi nepieciešams cilvēces ģimenes mierīgai nākotnei. Islāmu vajadzētu skatīt kā reliģiju, kas ārkārtīgi uzlaboja sievietes stāvokli un deva sievietēm tiesības, kuras modernā pasaule ir atzinusi tikai 20. gadsimtā. Un islāmam joprojām vēl ir tik daudz ko piedāvāt mūsdienu sievietei - pašcieņa, respekts un aizsardzība visos aspektos un visos viņas dzīves posmos no dzimšanas līdz pat nāvei, kā arī visu viņas garīgo, fizisko un emocionālo vajadzību atzīšana. Līdzsvars starp tām un līdzekļi šo vajadzību piepildīšanai. Tādēļ nav nekas neparasts, ka vairums cilvēku, kas izvēlas kļūt par muslimiem tādā valstī kā Lielbritānija, ir sievietes. ASV islāmu pieņēmušo vidū ir 4 reizes vairāk sieviešu nekā vīriešu. 85 islāmam ir patiešām daudz ko piedāvāt mūsu pasaulē, kurā ir tik liela vajadzība pēc morāles vadības un padoma. Vēstnieks Hermans Eilts, 1985. Gada 24. Jūnijā ASV Kongresa pārstāvju palātas ārlietu komitejai apliecināja, pasaulē ir gandrīz miljards muslimu. Tas ir iespaidīgs skaitlis, tomēr nemazāk iespaidīgi man šķiet tas, ka mūsdienās islāms ir
visstraujāk augošā monoteiskā reliģija. Tas ir kaut kas, ko mums vajadzētu ņemt vērā. Islāmā ir kaut kas pareizs. Tas piesaista ļoti daudz cilvēku. Jā, islāmā patiešām ir kaut kas pareizs un ir pienācis laiks izzināt šo pareizo. Es ceru, ka mans pētījums ir solis šajā virzienā.